es daru ikdienā, lai man nebūtu grūti noķert manus zirgus? Šobrīd mums ir problēma ar masu, kurš tagad mēģina man bloķēt aizejot prom, jo viņš redz, ka man ir apauši. Tagad viņš pienāks pie manis un paostīs apaušus. Jūs redzat, viņš izvairās. Tātad es nāku viņam virsū. Viņš paostā apaušus, es eju prom. Zirgam ir jāiemāc pozitīvu asociāciju. Apauši nav ieslodzījums un nav darbs. Apauši ir vienkārši komanda, apaušu uzlikšana. Mēs uzliekam apaušus, mēs iedodam gardumu, mēs apaušus noņemam. Es zinu, ka tas var izklausīties dīvaini un nērti, bet ja jūs negribat censties priekš savu zirgu, lai jums pēc tam būtu vieglāk un viņš nebēgtu prom, jums ir jāapdomā savu zirgu turēšanu. Ja zirgs iet prom un nobīstās un jūs redzami bloķēšana nozīmē iešana prom un izvairīšanās, jūs noņemat spiedienu, jeb paiet malā. Un sakat, ai, viss kārtībā, labi, nebūs, nedarīsim tā tālāk. Nē, zirgs iemācās ar jums manipulēt. Ja viņš iet prom, viņam neuzliek apaušus. Un viņš to dara vēl biežāk un vēl vairāk. Mums vienmēr ir jādomā par to, kur zirgs grib atrasties. Ja viņš negrib atrasties apaušos, viņš negrib atrasties ar jums kopā, mums ir jāpamaina šis process, lai viņš vēlētos atrasties ar jums. Pēc tam to var beigt darīt, ka šī problēma ir atrisināta. Bet, ja jums ir grūti noķert savu zirgu, pamēģiniet pāris reizes patrenēt un noņemt viņam apaušus pēc apaušu uzlikšanas un apbalvot to, ja jums ir traka situācija un zirgs pat neļaujās pieiet tuvumā, apbalvojot to, ka viņš paskatās jūsu virzienā. Un apbalvojat ar aiziešanu prom. Ja viņš ir izdarījis to, ko jūs gribējāt un ir ļāvis uzlikt sev apaušu, nevelkam viņu prom. Iedodam viņam brīdi atgūties un pastāvēt, padomāt un atslābt. Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgākais vispār visu zirgu trenēšanā. Domājam, kur zirgs vēlās būt, ja viņš negrib būt ar mums, pamainam situāciju tā, lai viņam tas ir izdevīgāk un apbalvojam viņu ar atbrīvotību, ar spiedienu noņemšanu. Tā ir visu zirgu psiholoģija.